Šie ir vieni no biežākajiem mītiem, ko farmaceiti dzird aptiekā. Paskatīsimies, cik daudz patiesībā tajos ir. Vasarā D vitamīns nav jālieto. Roberto, nepiekrītu. Ne visiem pietiek ar sauli, lai nodrošinātu optimālu D vitamīnu līmeni organismā. Tas ir būtisks kaulu un zobu veselībai, imūnsistēmas darbībai un muskuļu stiprināšanai un, protams, labam garstāvoklim. Tātad magnis ir vajadzīgs tikai sportistiem? Nepiekrītu. Atkal. Magnīs ir nepieciešams normālai muskuļu un nervu sistēmas darbībai. To lieto cilvēki, kuri ne tikai sporto, bet arī tie, kuri izjūt paaugstinātu slodzi un saspringtu dzīves ritmu. Omega-3 ir vajadzīgs tikai ziemā. Nepiekrītu. Omega-3 cilvēki lieto visa gada garumā kā daļa no ikdienas rutīnas. Tas nodrošina sirds veselību, stiprina smadzeņu darbību. Kā arī palīdz regulēt iekaisumus un stiprina imunitāti. Tieši tā. Par zarnu mikrofloru jādomā tikai pēc antibiotiku lietošanā. Nepiekrītu. Zarnu mikrofloru var ietekmēt ceļojumi, uztura izmaiņas un citi ikdienas faktori. Un tādēļ cilvēki interesējas par tās atbalstu dažādās ikdienas situācijās. Tātad komentāros ierakstīt, par kuru mītu mums vajadzētu runāt nākamreiz. Savukārt, ja meklē piemērotākā uztura bagātinātāju, esi laipni aicināts Beno aptiekās.